Kā panākt, lai klients maina piegādātāju? Ja tu veic augsto zvanu un viņš to saka, mums jau ir piegādātājs. lielākā daļa uzņēmumu jau ir piegādātāji, vai viņi jau ņem kaut kādu pakalpojumu no kāda. Un ja tu gribi, lai viņi maina to pakalpojumu uz tavējo, tas, ko tev vajag darīt augstajā zvanā, ir mēģināt iesēt šaubas. Tātad pirmais variants, ko tu vari darīt, ir, tu vari teikt, godīgi sakot, es būtu pārsteigts, ja jūs man teiktu, ka jums nav piegādātāji. Vai tas nozīmē, ka jūs nekad nākotnē pat neapsvērtu iespēju mainīt piegādātāju? Otrais variants, ko tu vari teikt, ir, vai jūs esat 100% apmierināts ar esošo piegādātāju? Un ja viņš atbild, Jā, mēs esam 100% apmierināts. tu vari teikt kaut ko līdzīgu šim. Bet vai jūs esat pilnīgi aizvērts idejai, kad sadarbība ar citu piegādātāju varētu būt iespējams labāka un izdevīgāka? Ja, un te ir uzsvars uz šiem te frāzēm. Vai jūs esat pilnīgi aizvērts idejai? Un vai jūs esat 100% apmierināts? Un te ir trešais variants. Šis ir nedaudz ar humoru. Vai šis piegādātājs, kas jums šobrīd ir jūsu draugs vai varbūt tūs ģimenes loceklis? Un klients teiks, Nē, nav. tad jau to var mainīt jebkurā brīdī. Un ja tu gribi, lai tavs smaidiņš pārdošanā visu laiku būtu šitāds, izmanto kādu no šiem 3 veidiem un mēģini iesēt šaubas klientos, lai viņi tomēr pāriet uz tavu pakalpojumu. Piesako, ja tu gribi vairāk padomus pārdošanā.